Freibergas kundze ceļa vārdi no mūsu universitātes rektora, profesora Aigara Petersona. Jūsu ekscelence, Vaira Vīķa Freibergas kundze, cienījamie klātesošie kolēģi, dāmas un kungi. Šodien Rīgas Stradiņa universitātē ir vēsturiska diena, jo ar priekšlasījumu par Latvijas valsts ceļu uz Ziemeļatlantijas aizsardzības aliansi pie mums viesojas Latvijas valsts eksprezidente, mūsu Rīgas Stradiņa universitātes goda doktore Vaira Vīķe Freibergas kundze. Kā jau jūs visi dzirdējāt, šogad tiek atzīmēti 20 gadi, kopš Latvija ir iekļausies NATO aizsardzības aliansē. Vairas Vīķes Freibergas kundzes ieguldījums Latvijas valsts ceļā uz NATO ir vēsturisks, īpašs un neatkārtojams. Jo Latvijas valsts dalība NATO mums visiem garantē mūsu valsts drošību, brīvību, neatkarību un izaugsmi. Ļoti cienījamā Vaira Vīķe Freibergas kundze. Rīgas Stradiņa universitātes akadēmiskā saime ir pateicīga jums par mums doto unikālo iespēju vēlreiz izdzīvot, vēlreiz piedalīties šajā sarežģītajā Latvijas valsts attīstības posmā. Tā ir vēsturiska iespēja mums visiem, studentiem, profesoriem, zinātniekiem, darbiniekiem, iepazīties ar jūsu pieredzi, ar jūsu atziņām, ar jūsu secinājumiem. Es esmu pārliecināts, ka dzirdētais mūs visus vienos, stiprinās, kā arī veicinās Rīgas Stradiņa universitātes ceļu uz izcilību. Vēlam jums patīkamu uzturēšanos Rīgas Stradiņa universitātē, un es vēlos teikt, ka mēs esam pateicīgi jums par jūsu devumu Latvijai, pasaulē, un mēs ārkārtīgi lepojamies ar jums. Paldies, paldies, ka jūs esiet šodien šeit kopā ar mums. Paldies! Cienītie klātesošie, mums ir vēl kādi ceļa vārdi pirms lekcijas sākuma, proti, kā jau pieteikumā tika akcentēts, cilvēki ir tie, kas ar savām pieredzēm veido notikumus, tāpēc vārds Rīgas Stradiņa universitātes prorektoram Tomam Baumaņkungam, kurš ar savu cilvēcisko pieredzi arī miedarbojās ar ceļu uz NATO. Sagaidām ar aplausiem. Prezidents kundze, dāmas un kungi, esmu aicināts pateikt kaut ko nedaudz personīgu par šiem pēdējiem gadiem, kas saistās ar Latvijas ceļu uz atgriešanos Eiropas valstu saimē, un tas man īpaši pagodinājums. Man pirmā tikšanās prezidents kundze bija 98. gadā, kad viņa atgriezās Latvijas institūtā, lai uzsāktu savas profesionālās gaitas un vairotu arī varbūt Latvijas atbalstu starptautiskām organizācijām. 2000. gadā tika dibināta Latvijas transatlantiskā organizācija, un
sekoja otra tikšanās ar prezidents kundzi, un Vaira Vīķa-Freiberga kopā ar NATO ģenerālsekretāru Lordu Džordžu Robertsonu bija klātesoši vienas nevalstiskas organizācijas atklāšanā, kas, manuprāt, ir neparedzēta un negaidīta, bet toties ļoti pārsteidzoši, jo norāda uz to lielu atbalstu, ko prezidents kundze jau tolaik veltīja NATO. Man laimējās tikt ievēlētam par šīs organizācijas valdes priekšsēdētāju, un visus šos gadus, kad mēs organizējām Rīgas konferenci, prezidents kundze bija mūsu patrones un vienmēr ņēma dalību ar interesi, uzstājās un interesējās, kas, kādā veidā, kur piedalīsies, kas notiks. Tas patiešām bija ļoti aizraujoši un personiski motivējoši. Jau pirmajās reizēs prezidents kundze pārsteidza savu precizitāti, vērīgumu, zināšanām, spēcīgu izteiksmes formu. Un uz jautājumu, vai personībām ir loma vēsturē, es nebaidos teikt, jā, ir. Latviešu tautas stāstu, mūsu valsts stāstu vajadzēja izstāstīt. Tas nebija vispār zināms, starptautiski akceptēts un saprotams. Un bēgļu gaitas un ģimenes liktenis droši vien bija tas, kas ļāva uzrunāt šos cilvēkus ārpus Latvijas. Personība un nerimstošā griba ļauj panākt to, ka Latvijas stāsts tika sadzirdēts un saprasts. Vēl kas ir vēl svarīgāk, spēja komunicēt ar lielvaru līderiem ir izšķiroša. Un mēs to redzējām arī video, ka tikai šādā veidā mēs varam izcīnīt tās uzvaras starptautiskajā arēnā. Un lielākā uzvara bija dalība NATO. Varbūt daži tādi ilustratīvi piemēri, kas varētu šo manu apgalvojumu pamatot. Prezidents kundze droši vien man koriģēs, ja es varētu kļūdīties, bet es vēlos atgādināt, ka tad, kad Džordžs Bušs vai amerikāņi sāka kampaņu Irākā, tad Vaira Vīķa-Freiberga bija klātesoša, un viņa nebaidījās no riska izteikt atbalstu amerikāņiem. Tas netika aizmirsts ne Džordža Buša personā, ne amerikāņu politikas izpratnē. Un mēs zinām, ka Amerikas Savienoto Valstu prezidents Džordžs Bušs 2 gadu laikā 2 reizes ieradās Latvijā. Tas ir biežāk nekā daudzos Amerikas Savienoto Valstu štatos un daudzās valstīs, kas ir daudzkārt lielāks par Latviju. Prāgā mēs saņēmām ielūgumu uz NATO. Amerikāņi ieviesa bezvīzu režīmu Baltijas valstīm, kas arī nebija vienkārši panākams, un Vaira Vīķa-Freiberga šeit spēlēja nozīmīgu lomu. 2002. gadā Latvijas tautas atbalsts Eiropas Savienībai bija aptuveni 30%, Lietuvā 2 reizes vairāk. Un tajā laikā politiskā elitē daži atļāvās teikt, ja referendumā nenobalsos par Eiropas Savienību, tad Latvija jau pastāvēs. Un tajā pašā laikā prezidente devās uz Latvijas pilsētiem, pagastiem kopā ar Eiropas parlamenta prezidentu Pētu Koksu vai ar Lietuvas prezidentu Valdu Damku un citiem līderiem, lai skaidrotu šo svarīgo lēmumu par Latvijas dalību NATO. Un rezultāts ir tāds, ka 67% nobalsoja par, un tas bija panākts ar smagu darbu. 2005. gadā pasaules valstu līderi saņēma ielūgumu ierasties uz 9. maija svinībām Maskavā. Prezidents uzņēmās risku braukt, lai pastāstītu šo mūsu stāstu. Tika nosūtīts 10 vēstules pasaules valstu līderiem, un ASV prezidents ļoti augstu novērtēja šo iniciatīvu. Māja sākumā arī ieradās Rīgā tieši pirms vizītes uz Maskavu. 2006. gadā NATO samita ideja, ja es nemaldos, ir prezidents Vairas Vīķa-Freibergas ideja. Un sarunas par to sākās, kad varbūt gadu iepriekš, un Amerikas Savienoto Valstu prezidents Džordžs Bušs to atbalstīja, neskatoties varbūt uz piesardzīgāku Eiropas līderu izteikumiem neprovocēt Krieviju. Kā mēs zinām, Rīgā ieradās visi, gan Angela Merkele, gan Žaks Širaks. Un šajā kontekstā atceramies slaveno torti, jo franču radošums nav izsmeļams. Un otrā samita dienā bija Žaka Širaka jubileja 70 gadi. Un francūži paziņoja, ka viņi vēlās šo pasākumu svinēt kopā ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu.
premjers Kalvītis ar prieku piekrita, tomēr valsts prezidentei bija daži nosacījumi. Kā mēs zinām, Širaks saņēma torti, bet Putins neieradās. Varbūt prezidents kundze pat vēlēsies pastāstīt par šiem nosacījumiem personīgi. Vēl ar Franciju saistās tāds stāsts, ka 2001. gadā sarunās par Latvijas vēstniecības Parīzē Pronī ielā ēkas atgriešanu diskusijas bija skarbas, un prezidents Širaks esot teicis, ka Parīzes mērs šo jautājumu nokārtos, uz ko kā man stāsta. Prezidenta Vairvīķa Freiberga esot atbildējusi, ziniet ko, Parīzes mērs jūsu franču hierarhijā ir 5., 6. pakāpē, un ja viņš atslēgas atdeva Padomju Savienības emisāriem, tad šobrīd es jums lūdzu, lai jūs tās atslēgas atgrieziet man Latvijas valstī. Un kā mēs zinām, tas tā arī notika. Vēl atceramies, ka prezidenta Freiberga ir vienīgā no Baltijas līderiem, kas ir uzrunājusi Amerikas Savienoto Valstu kongresu, kas ir vēsturisks fakts. Un noslēgumā jāsaka, ka bez video redzamā NATO Prāgas samita bija arī citi pasākumi. Pirms tam Latvijas transatlantiskās organizācijas jaunieši organizēja tādu busiņu, kurā bija gan baltieši, gan čehi un citi, kas brauc no Rīgas uz Prāgu. Un tas lozungs bija nākamā pietura NATO. Un šajā Prāgas samitā bija arī jauniešu pasākums, kur tie jaunieši piedalījās, un šo pasākumu uzrunāja Vairvīķa Freiberga. Pēc uzrunas daudz nāca klāt maniem tālaika kolēģiem Latā un teica, jūs varat būt lepni, ka jums ir tādi prezidenti. Un Dagnija Lejiņa un Tālis Eipurs, kas tur bija uz vietas, var apliecināt, ka auditorijā cilvēki uzrunas laikā raudāja. Līdz ar to personībām vēsturē ir loma, un mēs esam lepni, un paldies jums par visu darīto un ierašanos Stradiņu universitātē. Paldies! Sirsnīgs paldies Baumaņa kungam. Freibergas kundze, lai nebūtu tā, ka mūsu pieteikumi ir garāki par lekcijas saturu, mēs aicinām jūs sniegt lekciju no tribīnes. Vēlreiz aplausus, lūdzu. Augsts godātais rektorkungs, dārgais Tom, mans cīņbiedrs, akadēmiskā saime. Man ir gods un prieks būt ar jums kopā. Šajā aulā esmu bijusi iepriekš ļoti svinīgos un skaistos pasākumos, un man vienmēr prieks pie jums atgriezties. Es šodien gribētu pieskārties vēsturiskajam kontekstam, kurā Latvija kļuva par NATO dalību valsti, un par kontrastu starp mums, kas tur iekļuvām, un Ukrainu un Gruziju, kam tas neizdevās, un gan vienai valstī, gan otrai, it īpaši Ukrainai, tas ļoti dārgi maksāja un turpina maksāt. Es uzsvaru likšu uz naratīvu, kas nosaka valstu nostājas, kas formulē viņu pozīcijas starptautiskās attiecībās un kur bieži parādās pretrunīgi argumenti. Un ja ir, kā mūsu gadījumā, nosprausts ceļš, kas jau 1995. gadā tā laika Latvijas valdības jau bija pieņēmušas lēmumu, ka Latvijai ir jācenšas virzīties tuvāk rietumiem, lai izkļūtu no šī mūsu lielā kaimiņa apskampieniem, kas bija mūsu tautu žnauguši veselu pusgadsimtu iepriekš, kad tā bija vēl Padomju Savienība. Otrs aspekts, ko varu pieminēt, ir tieši personīgais elements, personīgā pieredze, jo man kā lieciniecei, kas bija šiem notikumiem klāt, ir
savus redzējumus, un es varu jums atklāt vienu otru detaļu, ko tikai tā laika liecinieki ir pieredzējuši. Tātad personīgo kontaktu tīkla nozīme. Bet galvenais ir tas naratīvs, ko jūs kā valsts, kā Latvija, kā valsts vēlējās pasniegt pasaulē, un kā tas iekļāvās to valstu naratīvos par notikumiem gan pagātnē, gan tagadnē, runājot par tiem gadiem, kad mēs tur bijām kandidāti, kā tas iekļāvās viņu naratīvā par vēsturi kopš Otrā pasaules kara. Šai runā, kuru mēs nu pat noklausījāmies, jūs ievērojat, ka es atgriezos atpakaļ pie Otrā pasaules kara sakām un pat iepriekš pirms tam Hitlera-Stalina Molotov-Ribbentrop pakta sakām un arī sabiedroto pieņemtiem lēmumiem kopā ar Stalinu kā savu sabiedroto pret Hitleru, gan Teherānas, gan Jaltas konferencēs saistībā ar Otrā pasaules kara vēlmi pa katru cenu, ar visiem iespējamiem līdzekļiem uzvarēt nacistisko Vāciju un šajā cīņā nevilcinotos, viņi vilcinājās gan, bet beigās nolēma, gan Lielbritānija, gan Amerikas Savienotās valsts uzskatīja, ka bez Staļina un Austrumu frontes atvēršanas viņiem būs ļoti grūti Vāciju uzvarēt, jo tā bija visus gadus kopš Pirmā pasaules kara ļoti rūpīgi gatavojas savu kara mašinēriju. Kad es stājos amatā 1999. gadā, man, protams, pirmais, kas bija, varētu teikt, pienākums vēl tikko kā jaunievēlētai prezidentei, bija stāstīt Latvijai, kā es, kā nākamā prezidenta, kur mēs stāvam un kur mēs virzamies. Latvijas institūta telpās, kas mēs tikko bijām pabeiguši iekārtot manu kabinetu, mēs varējām uzņemt ārvalstu žurnālistus un atbildēt uz viņu jautājumiem. Gan šajās jau pašā pirmsākumā, gan vēlākos gados es kā prezidents saskāros ar veselu rindu argumentu, kurus bija, tā teikt, kaut kādā veidā jānoslauka no galda, lai mēs ar savu naratīvu un savu redzējumu varētu pārliecināt savus nākotnes sabiedrotos, ka mūsu vieta ir viņiem blakus un ar viņiem kopā, un ka tas, kā piemēram, ka žurnālisti nāca un teica, jums kā bijušā Padomju republikā, un es viņus vienmēr koriģēju, bija viens jauns cilvēks, kad man visvairākiem to jau bija atgādinājis, es lietoju tādu izteicienu, ko angliski runājošās zemēs lieto ar maziem bērniem, ja viņi lieto rupjību. Es teicu, jaunais cilvēks, ja jūs vēlreiz lietosiet šo nekorekto izteicienu par mums kā bijušo Padomju republiku, es jums lūgšu iziet ārā un izmazgāt mutu ar ziepēm. Jo mēs neesam nekāda bijusī Padomju republika, mēs esam atzimusi brīva Latvijas republika, kur pēc savas nodibināšanas 1918. gadā baudīja 20 neatkarības gadus, pēc tam 2 okupāciju dēļ to zaudēja, bet mēs esam bijusī demokrātiskā Latvijas republika, kas tagad ir atzimusi savā jaunā veidolā. Un ar Padomju Savienību mēs esam priecīgi, ka tā ir, kā valstisks veidojums ir pazudus no pasaules kartes. Mēs tagad esam uz šīs pasaules kartes kā viena no tās sastāvdaļām. Un es vēlētos arī uzsvērt to, un tas ir jādara pat līdz šai dienai, ka Padomju Savienība sabruka un izjuka. Un kad Krievijas federācija kļuva par viņas mantinieci, viņa mantoja viņas vietu apvienoto nāciju drošības padomē.
pastāvīgo vietu ar visām veto tiesībām. Viņa mantoja kodolieročus, kāda bija Padomju Savienībai. Viņa rietumi palīdzēja Ukrainu pārliecināt, lai viņi pievienojās no kodolieročiem brīvai zonai Eiropā, nododot Krievijai savus kodolieročus, kādi viņiem bija ļoti daudz, un pret to saņēma drošības garantijas, kas parakstīts Budapestas memorandā. Mēs šodien vēl redzam, cik maz svara šāda veida memorandam ir bijis, neskatoties uz to, ka palīdzība Ukrainai sniegta tiek, taču visiem ir ārkārtīgi lielas bailes no kodola kara un no potenciāla Krievijas izaicinājuma. Te nu lūk šis kodola, kā to varētu teikt, kodola valsts titula maltošana, kas pārgāja no Padomju Savienības uz Krievijas federāciju, līdz šai dienai turpina iespaidot gan politikas, gan parasto pilsoņu prātus. Bet ir narratīvi, kuras iebrūkot Ukrainā, Krievija sāka it īpaši uzsvērt un atkārtot, kaut gan īstenībā varētu teikt, ka pirmsākumi tam jau bija manām no paša sākuma, kad prezidents Putins tika ievēlēts par Krievijas prezidentu. Un, kā viņš pats ir uzsvērs, viņa 2007. gada runā Minhenes drošības konferencē. Jebkuram, kam interesi par politiku, starptautiskām attiecībām un vēsturi, es aicinu visu šo runu rūpīgi izlasīt. Viņi, protams, ir internetā, jo tur ir jau būtībā ieskicēts tas narratīvs, ko prezidents Putins ir starplaikā tikai, kā teikt, nospodrinājis un attīstījis, un kas apmēram skan šādi, ka tajā brīdī, kad krita Berlīnes mūris un Vācijas federācija vēlējās apvienoties, tātad DDR ar Rietumu Vāciju gribēja apvienoties, notika sarunas ar vēl to brīdi eksistējošo Padomju Savienību un tās līderi Gorbačovu, un Vācijas ārlietu ministrs Genšers ir citēts un tiek citēts ar to, ka ja jūs, tas ir Padomju Savienība, mierīgi pieņemsiet to, ka Vācija var apvienoties, jo Vācija tika sadalīta tāpēc, ka sabiedrotie arī pēc uzvaras nebija droši, ka viņa neatzimst atkal kārtējo reizi kā agresīvs militārais spēks. Tā tad bija liela vilcināšanās par to, vai Vācijai atļaut apvienoties, un bija saprotams, ka vēlme bijušo DDR, kas bija ļoti stingri komunistiska, pārvērst, tā teikt, pārvērst pēc iespējas ātrāk par rietumniecisku zemi, to visātrāk varētu izdarīt, viņa apvienojot ar Rietumu Vāciju, kas tad arī palīdzētu viņai ekonomiski un tā tālāk. Cits starpā šī apvienošanās tīri psiholoģiski nav līdz šim brīdim 100% bijusi veiksmīga. Man ir bijuši vairākas izdevības tikt uzaicinātai runām vai godalgas, kas saņēmusi bijušā Austrumvācijā, un cilvēki tur saka, nē, mēs neesam vēl nonākuši tajā pašā līmenī. Mums vēl ir jāatķerās, viņi mums ir priekšā. Bet lūk, šis arguments, ka Genšers, kā Rietumvācijas, ne tagadējās Vācijas federācijas, ka Rietumvācijas ārlietu ministrs runāja, un Rietumvācija kā valsts vairs neeksistē, tā ir neeksistoša valsts, runāja ar Gorbačovu kā Padomju Savienības, kā šobrīd vairs neeksistējuša valsts līderi, par to, vai Padomju Savienība piekristu Vācijas apvienošanās, un Genšers esot stāstījis Gorbačovam, ka lūk, viņš apsola, ka
iekļūstot, Vācija apvienojās, Austrumvācija bijusi Varšavas pakta dalība locekle, automātiski no Varšavas pakta pāriet uz NATO kopā ar Rietumvāciju. Tāds nopietnas solis, nopietna izmaiņa. Un Genčers, kā Rietumvācijas ārlietu ministrs, kas centās pēc visiem spēkiem apvienot Vāciju, bija teicis Gorbačovam, ja jūs piekritīsiet Vācijas apvienošanās, tad mēs jums apsolam, ka nevienu centimetru nedosim. Tālāk nevirzīsimies jums, Krievijai, tuvāk un netraucēsim jūs ietekmes sfērā. Redziet, vienas neeksistošas valsts ārlietu ministrs savā vārdā viens cits neeksistējušas valsts prezidentam arī viņa vārdā dod solījumu, pa kuru prezidents Putins vēl šo baltu dienu, jau būs 40 gadu pagājuši no tā laika, uzskata, ka Krievijai ir solīts, ka NATO netiks paplašināts un ka tur katrā ziņā nebūs iekšā tās bijušās valsts, kas bija Varšavas pakta dalībnieces, jeb Padomju Savienības sastāvā, ka tā ir viņu Krievijas federācijas ietekmes sfēra, kaut gan tas nevienā bībelē nav rakstīts un nevienā starptautiskā līgumā nekas tam līdzīgs nav arī piefiksēts. Tā ir Krievijas federācijas vadītāju vēlme, lai situācija tāda pasaulē pastāvētu. Kamdēļ es stāstu šo? Šis arguments tiek līdz šai dienai atkārtots. Piemēram, jūs redzēsiet internetā, ir tāds Jeffrijs Sachs, kur es personīgi pazīstu, kā ļoti inteliģentu un gudru cilvēku, bet kas ir kļuvis par Kremļa ruporu, Kremļa propagandas ruporu, un kas turpina stāstīt, ka rietumi ir vainīgi, ka pat labam Krievija ir iebrukusi Ukrainā un tur norit asiņains karš, tāpēc, ka viņiem rietumi ir solījuši Krieviem, ka NATO netiks paplašināts un ir lauzuši savu vārdu un līdz ar to apvainojuši Krieviju savā godā un cieņā un samazinājuši viņu, ielauzušies viņu ietekmes sfērā un līdz ar to viņiem ir visas tiesības ņemt Ukrainu savā paspārnē, vienmēr sakot, atkarot to, kas savulaik piederēja Padomju Savienībai, lietojot atkal to pašu argumentu, ka Krievija līdzinās Padomju Savienību 1:1. Tā nav. Krievijas federācija šodien ir apcirpta, krietni apcirpta Padomju Savienību, un rietumi pa daudz bieži to aizmirst, jo Padomju Savienības laikā es slinkumu visu runāju ne par Padomju Savienību rietumos, bet par Krieviju. Un te lūk, šis ir viens fundamentāls arguments par to, kāda ir pasaule, kas viņā valda, kam ir tiesības, ko darīt, un tā joprojām. Tātad mums, piesakot savu kandidatūru un sākot, lobēt, vai ne, par šo savu mērķi, mums bija jānoņem no galda šis fundamentālais arguments, ka NATO nedrīkst paplašināties līdz pat Baltijas valstu austrumu robežai, jo tas Krievijai nepatiks. Un ne tik vien nepatiks, bet viņi varētu reaģēt kaut kādā veidā, un tas var kļūt aliansei bīstami. Un tajā ziņā Baltijas valsts īstenībā būtu nasta esošiem NATO locekļiem, kas mierīgi ir dzīvojuši visus augstāk kara gadus un jutušies savā drošībā ar savu savstarpējo aizsargāšanās līgumiem, un ka tas būtu par daudz riskanti, un kam dēļ viņiem uzņemties šādu risku, šādas mazas valstiņas, par viņām cīnīties, jo, kā man viens amerikāņu kongresmenis prasīja, kad es jums stāstīšu mazliet vēlāk par kā mums gāja to lobēšanu kongresā, viņš teica, jā, bet paklausieties, ja tagad mēs jūs uzņemam NATO,
un Krievi sadomā jums iebrukt jūsu zemē, man būs jāsaka saviem vēlētājiem, ka jums tagad, draugi, ir jāsūta savu dēlu un meitas mirt par vienu valsts, kas ir pilnīgi tālu prom kaut kur citur. Šī gadījumā es viņu teicu, bet cienītais kungs, kad jūsu valsts sūtīja savus dēlus krist un tapt ievainotiem Vjetnamā un Korejā, tas bija vēl daudz tālāk no Amerikas nekā šīs Baltijas valsts. Atsakot soli pa solim, jebkādu argumentu, ko mēs dzirdējām pret paplašināšanās un pret to, ka mums vajadzētu būt NATO, bija jāatrod argumenti, kas varētu iespaidot mūsu sarunu biedrus un pārliecināt viņus par to, par mūsu redzējumu, kā mēs to situāciju uzskatījām un par mūsu kā nācijas interesēm, kuras, starp citu, mums nebija unikāls, bet arī, kur mēs dalījāmies faktiski savos likteņos ar mūsu kaimiņu baltiešiem visvairāk, bet tāpat arī Poliju un citām Višegradas valstīm. Viens no argumentiem, kas bija ļoti būtisks, un tas ir ne tikai arguments, bet tas ir tāds politisks nostādījums, kas ir vēl spēkā šobrīd, ir, un to es uzsvēru un es atgādināju esošām dalību valstīm, it īpaši amerikāņiem. Ja NATO ir alianse kopējās drošības aizsardzībai, tad par viņas politiku, paplašanos vai nē, ir tikai dalību valstīm tiesības kaut ko lemt un argumentēt. Un kā te nevar būt tā, ka šī alianse pakļaujās potenciāla ienaidnieka argumentiem, kas viņu jau ierobežo un kas vairot tā oponenta teritoriju un iespaidu. Jo tas, ka Krievija varēja būt potenciāls ienaidnieks rietumiem, Krievijas federācijas pārstāvi nav slēpuši no paša sākta gada. Bet ja mēs šobrīd raugamies uz politisko argumentāciju un propagandu, kur izplata pats prezidents Putins un visi viņa atbalstītāji, tad ir pilnīgi skaidri, ka viņi uzskata, ka ne ka viņi karo Ukrainā un Itālijā iebrukuši, bet ka viņi cīnās pret rietumiem. Un kā Džefrijs Saks, piemēram, kas ir acīm redzam, pilnīgi varētu teikt, Kremļa propagandas rupors, argumentē to, ka rietumi, bet īpaši Amerikas Savienotās valsts, uzspieda šīm pēc komunisma valstīm, uzspieda savu, kā sakot, ķepu un sagrāba viņus, lai ieliktu NATO. Un tas ir liels apvainojums Krievijai un, kā es vienmēr centos teikt, kāda daļa Krievijai par to, ko dara Polija vai Čehija vai Baltijas valsts. Vai tad galu galā šo valstu iedzīvotājiem, šiem cilvēkiem arī nav savas tiesības par savu likteni lemt? Vai tiešām mēs latvieši, Dievs, tas kungs mūs ir radījis un licis uz šīs zemes ar vienu vienīgu misiju, kas mums ir jāizpild, un tas ir izpatikt savam austrumu kaimiņam, tāpēc, ka viņam ir lielāka teritorija un vairāk iedzīvotāji. Vai kā var tā formulēt vienas nācijas nespēju pašai noteikt savu likteni un izlemt par to ar visām pilnām tiesībām, uzliekot kaut kādus veto un kaut kādus ierobežojumus no saviem kaimiņiem, kuriem principās par suverēnas valsts lēmumiem nedrīkstētu būt nekāda ne vāra, ne daļa. Tāpat arī kā tas visām citām valstīm, kas jau tobrīd bija loceklis, un tām, kas bija kandidāta valsts. Pēc starp tiem argumentiem, kas tad mums tika vēl prezentēti, bija sakojošais. Vispirms mums ir jāgādā, lai kandidāta valstis,
ja viņas tiek uzņemts, nekļūtu par drošības nastu. Tātad šeit ir arguments, ko mēs dzirdam, piemēram, no prezidenta Trumpa, ka Eiropas valstis nav pildījuši to apņemšanos, ko, piemēram, Viļņā, ko bija NATO pieņēmuši, un arī Īrijā, kad bija samits, Īrijas samitā, tātad, ka vajag ieguldīt 2% savu iekšzemes koproduktu aizsardzības vajadzībām. Vācija mēs ļoti labi zinām, ka Vācija ne tuvu to nesasniedz, bet arī citas valstis to nedara. Un tātad mums ar visu savu rekonstrukciju, kas bija nepieciešama pēc 50 komunismu gadiem, mums bija jāapsola, un mēs arī centāmies pakāpeniski to sasniegt, tos 2% savai aizsardzībai, lai mēs nekļūtu par nastu citiem, bet nāktu proporcionāli ar savu pienesumu. Un es uzsveru to, ka mūsu pienesums ir ģeostrateģiskā telpa šajā Baltijas areālā, un ka mēs ar visiem spēkiem tiešām centīsimies savus militārās spēkus un infrastruktūras proporcionāli ar vienu mūsu iedzīvotāju skaitam un mūsu līdzekļiem visu to piepildīt. Bet bija otrs aspekts. Un otrs aspekts, ko man atgādināja īpaši amerikāņi, ir, ka NATO paplašināšanās notika ar visu dalību valstu ratifikāciju pieņemšanu. Un tas nozīmē, ka mēs būtu varējuši sasniegt attiecīgo līmeni, kas nepieciešams ar saviem 2% un ar savu bruņoto spēku sagatavotību. Bet, ja politiski pret mums būtu iebildumi jebkurai no dalību valstīm, tad tas mums būtu par šķērsli un mēs tur iekšā nebūtu. Nesenie notikumi pierādīja, cik šis aspekts ir svarīgs, jo redzējām, ka gan Turcija, gan Ungārija sev vien zinām iemeslu dēļ aktīvi protestēja konkrēti par Zviedrijas uzņemšanu NATO, kaut gan visas pārējās dalību valstis bija piedalījušās. Tātad Turkiem bija savi argumenti, ka viņi uzņēmuši kurdus, ko Turku uzskata par teroristiem un tā tālāk. Un mūsu laikā bija dažādi argumenti, kas mums bija jāpierāda, ka mēs esam demokrātiska valsts, ka mēs neesam ne nāciķi, ne fašisti, bet ka mums ir bijusi gan vācu okupācija, kuras laikā uz mūsu zemes, zem šīs okupācijas varas, tika izvesta mastu slepkavības programma, iznīcinot gan Latvijā dzīvojošos ebrejus, gan arī citus, ko vācieši atkal sev vien zinām iemeslu dēļ no Nīderlandes, iedomāties pāri visai Eiropai, vilcienos atved uz Latviju un šeit viņus nogalināja. Viens no man smagākiem darbiem cīņā par mūsu dalību NATO bija pārliecināti īpaši Savienotās valstis, kurās ir ļoti nozīmīga un iespaidīga ebreju kopiena, par to, ka mēs neesam antisemīti, ka mēs neesam fašisti un ka mēs neesam naciķi, ka nav nepieciešams te Krievijai atkal mūs iekarot, lai mūs denacificētu, ko viņi sakās, ka viņi dara Ukrainā, un arī, ka mēs neesam rietumu vērtībām neatbilstoši, varētu teikt, elementi ar kaut kādām nacistiskām ideoloģijas recidīviem jeb atliekām. Tas bija ļoti svarīgs arguments, un tas bija, šeit bija jāstrādā nopietni ar ebreju kopienām. Un te man jāsaka, kad es stājos amatā, mums bija ļoti melni virsraksti, gan Dānijas, gan citu Eiropas valstu avīzēs par tādu gadījumu, ka viens cilvēks, kas bija ilgus gadus slēpies Austrālijā, latvietis, kas sadomāja, nezinu, kāpēc braukt uz Kanādu un izraisīja skandālu tur, jo tur viņam prāvu tagad gatavoja,
un pēc tam aizbrauca uz Angliju, un tur Gaugavas vanags savā mītnē viņi atkal bija paņēmuši un turēja. Tas tika izmantots kā arguments, ka mums vēl ir šie nacismu atbalsta decīvi un ka tāda valsts neder NATO pulkā. Man tā tad bija priekšā, un mums nav laika jums izstāstīt visas tās detaļas, bet es varu jums teikt to, ka, ja es pirmo reizi braucot uz apvienoto nāciju ģenerāla asambleju Ņujorkā, tikos ar 35 Amerikas Savienoto Valstu ebreju organizācijām un pusotru stundu tiku viņu pratināt. Es tā domāju, gandrīz kā čekas cietumā, izņemot, ka, protams, neviens man fiziski nedraudēja, bet draudēja gan, ka, ja es pareizi neatbildēšu, tad viņi ar savu iespaidu Amerikas politikā būs izplatījis Latvijai nelabvēlīgas domas un priekšstats, teiksim, narratīvu, kurā mēs esam ļaundari drīzāk nekā brīvības augstoša maza tautiņa, kas ir tikusi apspiesta un kur daudz cietusi, kā es savā narratīvā Prāgā centos to prezentēt. Tas garais stāsts ir tāds, ka es pat aizbraucu pie Vīzentāla uz Vīni, kur tolaik vēl medīja nāciķu noziedniekus. Es viņam izskaidroju Latvijas pozīciju. Viņš cilvēks tuvu savu mūžu beigām teica, ka viņam nav naida pret latviešu tautu, bet viņš ir gatavs un viņam uzskata svētu pienākumu medīt un atrast tos, kas savulaik ir pastrādājuši noziegumus pret cilvēces. Viņam izskaidroja, ka mums ir 3 likumi bez noilguma, kas šāda veida noziegums pret atsevišķiem individiem atļauj uzstādīt jebkurā brīdī, kad tādi tiek atrasti un pret viņiem ir pierādījumi. Un viņš beigās, mūsu sarunas beigās, viņš teica, ka viņam nav naida pret latviešu tautu, tikai par tiem kolaborantiem. Viņš mani apkāma par asrām acīs un novēlēja, lai mums veicās savos mērķos un savā centībā pēc brīvības. Arī Amerikas Savienotās valstīs jau pēc manas prezidentūras es saņēmu no Amerikas ebreju kopienas īpašu godalgu par to, par izpratni, par holokausta nozīmi, par nepieciešamību skolās un pētniecības līmeņos visu to izgaismot, kas toreiz notika, un gādāt, lai savā zemē tas nekad neatkārtotos. Un tas bija ļoti svarīgs solis, jo, piemēram, kad es aizbraucu uz Vašingtonu, man šķiet, tas 2001. gada, apmēram maija mēnesī, kaut kādā pavasarī, un sāku to savu intensīvo lobēšanas darbu, tad es tikos ar Tomu Lantos, kas tobrīd bija senioru vecākais un iespaidīgākais kongresmenis Amerikas kongresā. Un man ierodoties viņa kabinetā, tur bija viņš un viņa kundze. Abi divi no Ungārijas noslapkoto ebreju retiem pārdzīvotājiem. Visi viņa radi bija toreiz nogalināti, bet viņiem abiem bija laimējies palikt dzīviem. Un viņš man pirmais, ko viņš man pateica, mums sākot sarunu ir, es gribu noskaidrot, vai jūs esiet mūsu draugs, vai jūs esiet mans draugs. Ja jūs esiet mans draugs, mans atbalsts var ļoti jums daudz ko dot. Bet ja es nolemšu, ka jūs neesiet mans draugs, tad, ticiet man, jūsu centieniem būs nopietni šķēršļi ceļā. Tas ir viens aspekts, kas bija ļoti, ļoti būtisks, jo Krievu propaganda visus tos gadus bija taču lietojas to pašu argumentu, ko viņi šodien nekaunās lietot Ukrainā, ka viņi var uzbrukt citām tautām un turēt viņus savā verdzībā un pakalpībā, tāpēc, ka tie ir bijuši nacisti. Un nacisti ir kurš katrs, kas gribētu savas nācijas, savas pašas nacionālās vērtības saglabāt
saglabāt savu brīvību un savu neatkarību. Ir milzīga starpība vēl šodien, un tas jāturpina skaidrot ir Eiropai. Eiropa vēl joprojām pa laikam sajauc nacismu un nacionālismu, patriotismu un nacionālismu. Tie ir elementi, kurus ir jāturpina skaidrot, ar citiem vārdiem sakot, tas tā argumentācija, kas mums bija nepieciešama tos gadus, tos 5 gadus manā laikā, tātad manas prezidentūras laikā, ka mēs turpinājām ar savu narratīvu nākt un mēģināt noņemt un noslaucīt no galda tos, kas mums naidīgi. Vēl elementi no tām ir joprojām aktuāli, un jums pietiek raudzīties, kas notiek Ukrainā un kā par savām rīcībām un viņa attaisnojumu, ko saka Krievijas federācijas pārstāvi, lai saprastu, ka cīņa nav galā un vēl tik drīz nebeigsies, un ka mums ir ne tikai jāiet Ukrainai palīgā, bet mums ir arī pašiem jāturpina atgādināt par savu esamību, par savu vēsturi, bet galvenokārt par savām vērtībām un jāpierāda, ka mēs esam demokrātiska valsts, kas spēj stāvēt pat uz savām kājām, kas ir spējīga pārvaldīt sevi demokrātiskā veidā, kas ir spējīga cīnīties ar korupciju, ar gangsterismu, ar starptautisko noziedzību un tā tālāk un tā joprojām. No elementiem, kur tiek piesaukts vēsturiskās liecības, es jums jau minēju to sarunu starp Genšeru un Gorbačovu. Man ir bijis izdevība arī tikties ar Strobu Talbotu. Jūs variet googlēt viņu internetā, Talbott. Viņš bija savu laiku atbildīgs par State Department, tas ir ASV ārlietu ministrijas nodaļu, kas bija atbildīga par bijušām komunismu valstīm. Tātad mēs būtu bijuši tajā skaitā. Man ir bijušas izdevības ar viņu tikties, un es arī lasīju viņam memoāri iznākuši, kuros viņš atstāsta tikšanos jau ar prezidentu Jelcinu, tātad Krievijas federācijas, pēcpadomi Krievijas federācijas prezidentu tā laika, kopā ar prezidentu Klintonu. Un prezidents Jelcins, būdams, kā jau viņam tas uz mūžu galu bija kroniski, būdams kunga prātā, ir apkampis prezidentu Klintonu un teica viņam, Bill, you're my friend, aren't you? Protams, krievu valodā, vai ne, un kas viņam tika tulkots. Bill, tu taču esi mans draugs, ja? Un Bills teica, protams, Boris, protams, mēs esam sirds draugi, mēs esam abi divi draugi. Bill apsola man vienu lietu. Kad jūs tur kādreiz to NATO paplašināsiet, varbūt, no Dieva puses, nekad neļaujiet Baltijas valsts tur iekšā. Nevajag, priekš kam jums to vajag. Tas mums tas ir mūsu iespējas sfēra. Un Strobs Talbots liecina, ka prezidents Klintons nav viņam to apsolījis. Un ka tādi krievu propagandisti, kā tas pats Jeffrijs Saks, kas regulāri katru nedēļu, viņš ir internetā un YouTube un visur ar saviem argumentiem, ka amerikāņi ir solījuši nekad nepaplašināt savus robežas uz austrumiem. Ir solījuši krieviem, ka nekad to nedarīs. Un uzmākušies visām Baltijas valstīm un tām pārējām, Polijai un Čehijai un visām, uzbāžušies virsū, lai uzspiestu viņām savu zīmogu un ķepu, ka tie ir absolūti klaji meli, jo patiesība ir 180 grādu otrā virzienā. Mēs kā kandidāti dabujām ļoti pazemīgi un centīgi un ļoti ilgi klauvēt pie NATO dalību valstu durvīm
un it īpaši pie Amerikas Savienoto Valstu kongresmeņiem un senatoriem, bet arī pie preses, lai savu naratīvu attaisnot, kā es jums jau pirmiņ to klāstīju, vai ne, lai parādītu, ka mēs sadaram kopā, jo mums ir vienādas vērtības, mums ir vienādi ideāli. Mēs augstu vērtējam brīvību, demokrātiju, cilvēku tiesības un katras valsts suverēnās tiesības savās robežās, bez agresijas pret citām valstīm. Šis arguments, starp citu, ir interesanti, ka pēc Padomju Savienības sabrukšanas, jāsaka īsi pirms Padomju Savienības sabrukšanas, prezidents George H. Bush seniors, jūs atkal variet sameklēt internetā viņa runu Odesā, kur viņš uzrunā ukraiņus to brīdi, sakot, ziniet ko, jums vajadzētu piebremzēt tā savu kustību, ka jūs gribat neatkarīgu Ukrainas valsti dibināt. Jo saprotiet, jūs esat liela daļa, ļoti nozīmīga daļa no Padomju Savienības. Un ja jūs no viņas atšķirsieties, tas būs tomēr viņai trieciens, un mēs nezinām, viņi neprognozējam, nezinām, ko viņi darīs. Un lūdzu, mēs jums nešūpojiet to laivu, vai ne? Nešūpojiet to laivu, ka tai laivā neiešļaucās ūdens. Un ja Maskava būs satriekta par jūsu neatkarību, mēs nevaram zināt, kā viņi uz to reaģēs. Un esiet tātad mūsu mīļā miera dēļ, esiet tik labi un aizmirstiet par saviem neatkarības centieniem. Tad tas tā, brutāli un vienkāršot izsakot, bija šīs runas kodola elements. To es varbūt nobeigšu savu prezentāciju. Kad tika ievēlēts tagad pēc prezidenta Klintona atkal republikāns George W. Bush, mēs centāmies, protams, domāt par kā viņam piekļūt un kā ar viņu paša prezidentu runāt, zinot viņa prezidenta lielo varu. Un mums tika pateikts no vēstniecības puses, ka mēs jau tāda maza un niecīga tautiņa, kā nekauna valstiņa, un kā, jā, protams, viņi mums simpatizē un tā tālāk, bet pēc jaunā prezidenta ievēlēšanas ir daudzas lielas valsts un svarīgas valsts un bagātas valsts, kas gaida rindā aiz durvīm,